Šodien tad video būs par lukturiem, kā noregulēt lukturus mājas apstākļos. Parādīšu, kas un kā. Parādījās vajadzība mainīt šos te miglas lukturus. Tur ir atsevišķs stāsts, vēl uzstāstīšu mazu video. Tas ir vienkārši pizdzēts, kas tur notikās tiem lukturiem. Bet tas ir cits stāsts. Ja? Tad šajā video par to, kā lukturus saregulēt. Sākumā izskrēsim cauri teorijai, pastāstīšu, kas un kā, un tad jau praktiski mēģināšu ātri parādīt, lai jūs mājas apstākļos varētu šos te smukos, skaistos lukturīšus, vienalga miglus vai galvenos lukturus saregulēt un nebūtu problēmas ar gaismas starumu. Tā, nedaudz nodarbošos ar demagoģiju, tad par šo te regulāciju, gaisma regulāciju mājas apstākļos. Viss, kas mums jāzina, mums ir jāzina gaismas krituma leņķis, viņš vienmēr ir norādīts uz lukturiem. Parasti diapazonā no 1% līdz 1,5 aptuveni. Parasti, jā, ir gan jau ka izņēmumi, bet aptuveni šajās te zonās. Tad, attiecīgi, ko šie te procenti mums nozīmē? Tas mums nozīmē to, kāds ir gaismas kritums uz 100 metriem. Tātad, attiecīgi, ja mums ir 100 metri, un mums ir 1% gaismas krituma leņķis, tad attiecīgi uz 100 metriem gaismas leņķis ir zemāks par 1 metru. Ja, diezgan loģiski, pavisam vienkārši. Tātad, attiecīgi, mēs savu to te procentu pārceļam pa 2 nulēm un reizemnam ar 0,001 un iegūstam 1 metru. Tas pats ar 1,5, tad attiecīgi uz 100 metriem, ja mums ir procentuālais kritums 1,5, tie būs 1,5 metrus. Jā, 1,5 metri. Jā, tātad šo te informāciju tad zinot, mēs varam mājas apstākļos principā bez problēmām saregulēt lukturus. Sāksim ar to, kādi mums parasti ir luktura stars, ja, standarta kāds stars ir. Tad, ja, ksenons plus leds parasti, ja, es saku nevienmēr, bet parasti. LED lukturus, tad mums šis te stars izskatās aptuveni šādi te. Stars, ja mums šitas te ir braukšanas virzienā. Braukšanas virziens ir šāds, tas stars mums izskatās šādi te. Kaut kā tā. Ja. Halogēnie lukturi. Halogēnie. Parasti stars ir šāds te. Iet viņš šādi un tad aiziet šādi. Atkal braukšanas virziens šādā te virzienā, ja. Un tad mums ir miglas lukturi. Miglas lukturi plus esmu redzējis dažiem motocikliem arī. Motocikli. Tad mums stars ir šāds te taisns vienkārši. Vienkārši taisns. Katrā ziņā, jā, un tad Anglijā šis te izliekums ir uz otru pusi, bet tā kā mēs nedzīvojam, teiksim tā, Anglijā, tad mums stars ir uz labo pusi. Tad šādi te ir tie stara principi visiem šiem te lukturiem. Kaut kādiem lāzeru lukturiem, tur nesagodīgi neesmu ņēmies, viņiem nav neesmas kāds viņiem stars, bet pieņem gan jau kaut kas līdzīgs šam te variantam. Tātad tā, ja. Ja mēs zinām attiecīgi, cik mums jābūt ar kritums uz 100 metriem, un mēs zinām, kāds mums izskatās stars, tad pavisam vienkārši mēs varam mājas apstākļos izdarīt to, saregulēt šos te lukturus. Tad vienīgais, kas mums ir vajadzīgs, ir taisna siena bez grubuļiem un aptuveni 5 metri, 5 līdz 10 metri taisna virsma, ja, asfalts, bruģis vienalga, ja, galvenais, lai viņš būtu taisns bez kaut kādām iedobēm, kritumiem. Tā, turpināsim zīmēšanu, ja, neesmu nekāds zīmētājs, bet gan jau, ka domu sapratīsiet. Tātad, lai mēs saregulētu šos te lukturus,
kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs siena, ja, pieņemsim šī te ir siena. Ceru, ka jūs redzat. Siena. Siena, ja. Un tad šis te notiek 2 etapos regulācija. Mēs piebraucam pie sienas aptuveni, teiksim tā, no 30 līdz 50 centimetriem. Veicam atzīmi uz sienas. Tagad uzzīmēšu, kā tas priekšplānā izskatītos. Ja šī ta siena ir, mēs tagad pieņemsim, ka skatāmies sienas. Un mēs pieņemsim, gribam noregulēt pieņemsim, ja, halogēnās gaismas. Un mums stars izskatās šāds te aptuveni. Piebraucam pie sienas klāt un redzam šādus te staru, ja. Stulbā pildspāvā izskatās, ka tā kārā. Tā, redzam šādu te staru. Tad mums ir jāveic galvenās atzīmes. Mums ir jāatzīmē centrs un mums ir šī te apakšējā līnija jāatzīmē. Tagad, kad to esam izdarījuši, šeit ir mašīnīt vispār, jā. Hop, hop. Kaut kā tā, jā. Ļoti skaisti. Tā. Tad šis te bija pirmais etaps. Otrais etaps. Tad attiecīgi tā pati siena paliek. Siena. Un šajā gadījumā mēs apbraucam no šīs te atzīmes, kur mums bija pusmetrs, jā. Pieņemsim pusmetrs, jā, 50 centimetri. Mēs atbraucam atpakaļ šos te pieņemsim 5 metrus. 5 metri, jā. Galvenais, lai šī te, jā, virsma, asfalts, bruģis, vienalga, jā, zeme kaut tā. Viņa galvenais, lai būtu taisna, ja nebūtu kritums uz leju vai uz augšu, jā, vai kaut kāda bedra nebūtu. Tad, attiecīgi, mēs šos te 5 metrus sabraucam. Mums mašīnas lukturs stāv šeit, jā, mašīna jau kaut kur tur aiz malas. Lukturis, jā, te spīd gaisma. Un tad mēs attiecīgi skatāmies, kāds šis te stars mums izskatās, atbīdot mašīnu 5 metru, atbīdot mašīnu 5 metrus no sienas. Jā, sapratat, šis te attālums 5 metri. Un tad, ja lukturis ir saregulēts, mums bija tagad priekšplānā skatīsimies, jā. Mums siena bija atzīme šeit, un centrs punkts, šis te punkts, jā, tad ir šeit. Tad attiecīgi mums tagad staram vajadzētu būt, es uzzīmēšu viņu stipri zemāk, jā, bet, lai jūs vienkārši domu saprastu. Tādu staram vajadzētu būt attiecīgi šādā te. Šādā te, pazeminātam viņam vajadzētu būt uz leju nobīdītam. Šeit ir tad attiecīgi kaut kāds distance, kas mums ir jāizmēra. Tad galvenais, lai šis te centrs nebūtu nobīdījies, vēl viena lieta, jā. Kad braucat apakaļ, obligāti stūrē taisnai jābūt ir, jā. Nedrīkst braukt ne pa labi, ne pa kreisi. Stūrē jābūt nolaktai taisnai un uz šo te aizmuguri 5 metrus jāpabrauc pilnīgi taisni. Tātad, ja stars ir, nav ne pa labi, ne pa kreisi noregulēts, tad centrs sakritīs ar šo te centru, jā. Tagad šis te centrs. Es ceru, ka vispār jūs saprotat, ko es tam murgoju. Mēģinu tāpēc maksimāli vienkāršāk, kā ir, tā ir, cerams, ka saprotat. Ja? Stars nedrīkst nobīdīties no šīs te vertikālās, ja? Ass viņam jābūt ir uz vienas asses, ja tā mēs skatāmies. Ja? Viņš nedrīkst būt nobīdīts ne pa labi, ne pa kreisi. Un šim te starām jābūt kritumam jābūt uz leju. Tātad attiecīgi, ja uz 100 metriem mums ir kritums 1 metrs,
tad attiecīgi, teiksim tā, uz 10 metriem pieņemsim, ja paliek tas pats 1%. Uz 10 metriem tad mums kritums ir 10 centimetri, un attiecīgi tad uz 5 metriem mums kritums ir 5 centimetri. Ja. Ja, cerat saprotat domu. Šis ir pie nosacījuma, ka stara leņķis, krituma leņķis ir 1%. Tātad attiecīgi šī distance, ko stars ir pagājis uz leju, ir jābūt 5 centimetriem. 5 centimetriem 5 metru attālumā, ja jūs pabraucat no šīs vietas uz apakaļu 5 metrus, tad staram jābūt nokritušam uz leju pa 5 centimetriem. Oi, jā, smagi. Cerams, iebraucat visā šajā. Ceru, ka nestāst baigi sarežģīt. Mēģinam maksimāli vienkārši. Jā, un tas pats princips attiecās visiem šiem stara veidiem, gan miglas lukturiem, gan halogēniem, gan ksenonam. Ja? Tad šo malu skatāmies šo leņķi un centru. Halogēnu mēs jau izrunājam, un miglai vismaz ir forši tas, ka viņai nav centrs, ja? Nav svarīgi tur vienkārši uz augšu uz leju, tad skatāmies, lai šis stars uz 5 metriem būtu pagājis uz leju par 5 centimetriem. Ja šis stars ir augstāk vai zemāk, tad attiecīgi ņemam skrūvīti, regulējam lukturi un piedzinām šo līniju 5 centimetri. Ja pieņemsim, ja stars ir pagājis uz lejas 10 centimetri, vienkārši atmēram no šo izējas punkta 5 centimetrus, atliekam uz šejieni 5 centimetri, noregulējam, un principā jūsu gaismas ir noregulētas. Aleluja! Braucam uz apskati un nemaksājam naudu servisam. Nu, ja vien jūs nesačakarēties kaut kur, pēc tam varēsiet tad servisam samaksāt. Bet, principā, ja šo visu ievēro, tad nevajadzētu baigi nekur sačakarēties. Kaut kā tā, jā. Tad uz pašiem lukturiem šeit, kur ir norādīts tas krituma leņķis 1,2%. Pie tā arī pieturēsimies. Pašam miglas lukturim gan nav norādīti nekādi procenti, bet tā kā galvenie lukturi ir, teiksim tā, jāregulē pret 1,2%, tad arī tādu pašu principu ņemsim miglas lukturs. Kaut kā šādi te izskatās, tad stars noregulēts uz iekārtas, speciālās, luktura regulēšanas iekārtas. Kā regulēt šo iekārtas, domāju, nav jēgas stāstīt, tāpat nevienam tas neinteresē. Jā, bet tad tūlīt arī praktiski pārbaudīsim, kā tas mums izskatās pret sienu, un teoretiski jābūt tad visam ok, jā. Ja viss būs ok, tad, principā, šī sienas regulēšana arī der dzīvē. To tūlīt pārbaudīsim. Tā, tad esam piebraukuši klāt pie sienas, un attālums no luktura līdz sienai, tad mums ir 40 cm. Un tad attiecīgi šajā varam redzēt, kura līnija, veicam atzīmi ar marķieri, jā. Kaut kā tā, jā, kamerā īsti nevar redzēt, bet dzīvē viņu redz, viņš tā kā, teiksim tā, jā, var redzēt, kur tā līnija ir, jā. Un tad tā, attiecīgi, tagad pabrauksim apakaļ 5 metrus, un pabraucot apakaļ šos 5 metrus, tad mums attiecīgi gaismas krituma leņķis ir 1,2%, un tad attiecīgi 5 metru attālumā mums uz leju jāpaiet par 6 centimetriem, ja? Tūlīt atmērēsim, kur ir 6 centimetri, uztaisīsim atzīmi. 6 centimetri, ja? Labi, tos ārpus kameras uztaisīšu 6 centimetru atzīmi, un ja šī luktura atzīme būs
nest lukturu, bet stāra atzīme būs 6 cm, tad principā lukturs ir saregulēts. Un tad papildus vēl veicu aptuveni perpendikulāri pret zemi, no atzīmi uztaisīju uz zemes, no kuras vietas tad šos 5 metrus atmērīt. Ja? Šis te atzīme ir aptuveni perpendikulāri lukturim. Un tad no šīs te vietas attiecīgi mērēsim 5 metrus uz atpakaļ. Beigās man nācās tad atbraukt tikai 2 metrus atpakaļ, jo uz 5 metriem baigi sūdīgi to staru var redzēt miglas lukturiem. Ar tuvām gaismām ir bišķi labāk, jo viņas vienkārši ir spēcīgāks un tas stars ir koncentrētāks, jā, bet uz miglas lukturiem jā, man vispār nācās redzēt izņemt ārā lukturus, lai es varētu vispār to staru redzēt. Bet jā, attiecīgi, ja mēs esam atbraukuši 2 metrus nost, tad stara krituma leņķim, nu ne leņķim, bet centimetriem, ja būtu, tad ir 2,4 centimetriem attiecīgi, jo mēs vienkārši 2 reizinam ar 1,2 un tas ir 2,4. Un tad šīs te šķirbiņa starp šeit un šeit man sanāca 2,5 centimetri aptuveni, jā. Un, 2,4 tas praktiski ir tas pats, jā, tur ir 1 mm kļūdās, nekas traks. Bet, jā, tad principā šādi te mēs regulējam lukturus, jā. Mīnus tas, ka miglas lukturus, kad regulējat, jā, tuvās gaismas jāatvieno ir, jo savādāk staru neko tur neredzēsiet, bet, tas tur man ātri 5 minūtes šī operācija. Šī operācija man prasīja, un jā, principā, tad kaut kā šādi. Bet, ja tas stars būtu labi saredzams uz 5 metriem, tad attiecīgi atbraucot 5 metrus, tad stars jau šeit būtu, ja, uz šīs te līnijas. Tā kā mēs atbraucam tikai 2 metrus tā, kā mēs tikai atbraucam atpakaļ, tad stars nokritās par 2,5 centimetriem. Un kas principā ir ok. Tad kaut kā tā, jā, šo te lukturu regulāciju notiek. Ceru, ka kādam kaut kas noderēja.